Čau! Labs vakars jūsu mājās. Jā, mēs zinām, mēs sen neesam bijuši. Visu septembri. Bet mēs šodien esam. Jā. Un tātad, es tiku pie jauna telefona. Samsung Galaxy X Cover 3. Un uz kastītes uzzīmēts, ka viņš iztur ūdeni un putekļus un visādas citas lietas, ko pārējiem telefoniem nevajadzētu darīt. Bet mums tā vienkārši ir bail to darīt, negribās un īsti nav uzticība tam, lai liktu viņu ūdenī. Tāpēc mums ir vajadzīgs video pierādījums, ka tas nenotika kaut kādā mežonīgākajā okeānā vai kanalizācijā sūdu ūdenī, ka mēs viņu nelikām kolā. Tā kā šis ir video priekš LMT klientu servisa, priekš meistara, kurš labos manu telefonu, ja viņš nestrādās pēc tam, ka viss notika īstā, normālā, tīrā ūdenī, un viņš iztur metru zem ūdens, un šeit ir tikai 10 cm, 15 tā kā. Un tā ir mana vakara vīna glāze viena. Labi, sākam. Tāpēc, mēģināsim. Tā, es īsti nezinu, ko darīt. Labi, tas nav mans, ja es arī pat nezinātu, vai to likt vai nelikt. Viņam ir vēl garantija, bet garantija parasti nelabo ūdens bojājumus, vai ne? Bet viņš ir paredzēts tam domāt. Tātad esmu iegājis kalkulatorā. Jūs to redzat? Labākā aplikācija. Un mēģināsim likt ūdenī. Redzēsim, cik dziļi varēs ielikt, kurā brīdī viņš sāks raustīties un es dabūšu pa nagiem. Bet tā, nē. Bet, es nezinu, vai jūs redzat, bet augšā ir vaļējs caurums austiņām. Tur vienkārši var ieliet ūdeni no kanniņas. Un apakšā ir caurums. Dzirpuldzē. Priekš uzlādes, tā kā nezinu, kas tur pa maģisku spēku, kas nelaiž viņu iekšā. Mēs neesam vēl mēģinājuši to. Tu pats neredzēsi, ka viņš pazūd. Sēd atspūgu. Saka peldēt. Kaut kas vēl ir? Nezinu. No sāna neredz neko. Viss balts, tā jābūt? Tagad paties no priekša, viņš tiešām viss balts. Man jau salūz telefons, man jāmeklē jauns jau. Nē, kalkulators ir. Es varu uzspiest tev kā? Tā ir mīnus zīme, zemāk spīd. Viņš paliek melns? Jā. Nē, aizbuķējās ciet. Tātad, Atbilstoši fona attēls, jā. viņš ir ūdens izturīgs teica. Viņš nejūt pieskārienu zem ūdens. Labi, tas strādāja. Ko? Laikam it kā varbūt. Viņš pats spaida pogas šobrīd. Ko? Trīnieks pa brīdim nospiežās. Nepareizs formāts. Viņš kaut ko raksta. Viņš saspaidīja nepareizu formātu. Viņš saspaidīja to, ko tu saspaidīji vienkārši iepriekš. Nodzēst. Noslauka viņu. Labi, nākamā lieta. Vai viņš skanēs zem ūdens? Varbūt viņš tā kā nobloķēja visas skaņas, tumbiņai caurumi. Ja viņš pūtīs ārā skaņu, varbūt nāks burbuļi skanot. Tā, es pēmēšu mikrofonu tuvāk. Ko mēs drīkstam atskaņot vispār? Nokia tūni. Nezinu, vai man tur būs Nokia tūnis. Tad nevajadzēja viņu noslaucīt, un tad mēs varēs grunāt. Bet ja nu es esmu iekrits ūdenī un zvanu glābšanas dienestiem zem ūdens, es nevaru viņu noslaucīt pēc katra zvana. Bet viņam tā kā ūdens nevainība tikko beidzās. Tev vajadzēja viņu noslaucīt, un pat viņam atkal parādīsies viņa. Tāda kaut kas skan. Samsung mūzika. Cerams, ka nav autotiesības kaut kādas. Liksim ūdenī. Jā! Nebās mikrofonu ūdenī, viņš nav ūdens. Tad maz balīt sanākt. Wow, jā. Jūs redzējāt? Ko? Kas bija? Es neko neredzēju. Man liekas, ūdens tek pāri un viņš tā kā saspēja kaut ko. Wow! Cik noklē? Es domāju, diezgan normāli sanāca, ne? Labi, nākamā lieta. Ko tu vēl? Zipsbols. Nē, beidz viņu, man pat žēl viņu Au! Man viņa paliek žēl, bet mans bija... Es kā burbulīšu. Dzirdēji? Ko? Nē, viņš teica, šš. Viņš teica, beidz man spīdzināt. Labi,
Un tad vēl viena lieta, ko mēs varam izdarīt, pamēģināt nofilmēt zem ūdens. Kamon tiešām. Tev Tā, nav žāds telefons. labi, mēģinām. Tātad Kur trešā reize jau 3 lietas labas lietas. viņš sāka filmēt ar dīvainu skaņu un liksim viņu ūdenī. Un gaidīsim brīnumu, kad putni čīlās ārā. To mēs laikam redzēsim tikai tad, kad taisīsim video, vai viņš tiešām mūs ir nofilmējis. Jā. Mēs varam mēģināt uztaisīt 360 video, foto. Atvainojiet, vai šitā ir pareizi filmēt. Šito, vēl viņš ir dzīves, jā. Vai varbūt viņam pazuduši kādas funkcijas ir. Zini kā? Es viņu ielikšu ūdenī, pamēģinām pazvanīt. Nevar. Tavs telefons ir tur. Mm. Mēs varam ielikt ūdenī un gaidīt, ka man kāds pazvana. Jā. Pēc notiek reti. Vai arī mēs varam pārbaudīt triecienu izturību. Viņš pat triecieniem tur nekas nav rakstījis. Viņš putekļus iztur. Nu, tā tad... Nu, izskatās, ka telefons vēl strādā. Jā. Vēlāk mēģināšu kādam pazvanīt. Varbūt es viņu nedzirdēšu, varbūt viņš mani nedzirdēs, bet izstāst viņš ir izturējis visu. Ūdens nekur nav ticis iekšā laikam. Pēc nedēļas uzzināsim, kas notiek. Tā kā nav, izstāst, ka nav jāpērk lielais kaķa telefons, lai lietu runātu pa telefonu. Bet, nu, tā tad cerams, ka jums bija interesanti. Es jūtos mazliet drošāk tagad, ejot ārā Lietū vai ziema nāk sniegā. Tā kā nekas, ja es viņu aizmirstu izņemt no kabatas, kad eju pirtī vai baseinā vai, ja es nepeldu dziļāku metru. Tā kā, Jā. Paldies, skatījāties. jā, čau!